klips tika atrādīts dažādos masu mēdījos, un bija arī cilvēki, kas kaut ko komentēja. Vai jūs esat no tiem, kas skatās komentārus, vai jūs neinteresē komentāru? Ne pārāk. Es zinu vienu, ka vajadzēja Rundāls pilī filmēt. Tas man patika ļoti. Jo ēdenes dārs un Rundāls pils jau, kā saka, kāpēc mēs filmējam Trubā? Jo vajadzēja filmēt Rundāls pilī, jo tur ir dārs. Kurš Trubā ir dārzu redzējis? Galu galā. Kāda tur asociācija ķēde? Jā. Kur te ēdena Trubā? Jā. Tajā laikā, ar citu, ja es pareizi atceros no vēstures, par ēdenes dārzu runājot, tur vispār nebija kanalizācijas sistēma vēl. Lūk. Māri. Jums Jelgavā tur ir tagad? Kā nav kanalizācijas sistēma? Ir viena, jā, Ozolniekos ir. Vismaz viena ir Ozolniekos. Tad galvenā tā Truba, jā. Galvenā ir Ozolniekos. Maģistrālis teikt. Maģistrālā. Jā, ir. Tur viņi dabū to veikbordu, lai var braukt no tās Trubas, vienkārši beigajā šusē nāk, un te var tur veikot. Jā, es jau arī, tas nav nekāds tāds beigais atklājums. Bet ņemot vērā pīļu knābiem, paldies. No ritmā. Man liekas, ka reti, kurš palasa tos komentārus. Es arī pats pa mani kaut ko rakstu, tā baigi īpaši neiedziļinos. Tāpēc man liekas, ka būtu jauki, ka mēs kopā viņus varētu palasīt. Mēs izveidojām tādu topiņu, tādus foršākos izvēlējāmies. Jā, un tagad labprāt arī padalītos ar jums. Aiziet? Labi, aiziet. Tātad Delfi šoreiz ir tie, kurus mēs apskatām, un komentāri tops. Tātad, pirmais, lūk, varam arī parādīt, Ragana raksta, ka ja. Man gan nepatīk, ēdenes dārs asociējas ar kaut ko gaisīgu un skaistu, nevis postmoderniem luksuforiem un nesievišķīgu lēkājušu būtni. Nauri? Jā. Dziesmā, ar laiku varētu iepatikties, klipu gan centīšos aizmirst. Saproti? Jā. Nē, labi, tātad to pirmo daļu mēs atrisinājām. Tur Nauris viss atšakarēja, Kāds ir jānorok? Jā, bet iespējams mēs... Jā, bet no otras puses, man liekas, ka ļoti labi nostrādāts. Jo, man liekas, mūsdienās tā informācija ir tik daudz, ka es tik līdz kaut ko redzu, uz momentāli aizmirstu. Lūk, redzi, Ragana ir drusku šokā, ka viņš to nevarēs aizmirst. Tātad, principā mērķis ir sasniegts. Tas ir skarbi. Kādā ziņā skarbi? Klips skarbs, tāpēc. Viņš paliek ilgi atmiņā. Skarbes un pozitīvas atmiņas paliek atmiņā. Ēdenes dārs Trubā. Trubā. Ādams, lūk, nākamais komentārs. Ādams saka, labs, cienu šo grupu, bet jau kādu laiciņu nevar sagaidīt, kad būs lieliski. Labs vietā, puikas ir jauni, vēl daudz priekšā, lai izdodas. Paldies. Puikas. Krīmā, kas raksta? Adams. Adams. Tas ir tajā anonīmajā sadaļā. Visdrīzāk, ka Juris vienkārši. Bet, uzrakstīja Adams. It kā, no klipa, man liekas. Viss labi. Nav Ieva. Labs, cienu šo grupu. Kad būs lieliski? Jauno versiju rītā, lai paskatās YouTube'ā. Jā. Labs, cienu šo grupu. Labs, vietā. Tas ir teikums. Labs, divreiz ir vietā. Labs. Jā. Labs cienu šo grupu un labs vietā. Labs cienu šo grupu, bet kādu laiciņu visu kaut ko nevar sagaidīt, kad būs lieliski. Labs, vietā. Tas iespējams viņš ir tā kā komentējis pats savu iepriekš uzrakstīto teikumu. Viņš ir uzrakstījis, ka šitā un tā, labs vietā. Tā kā tāds feedbacks sev tāds. Šitos labi, šis ir vietā. Tā kā pārlasīt. Jā, un iespējams tas pēdējais teikums ir vispār tāda doma, ka viņš mums negribēja rakstīt. Puikas ir jauni vēl, zināt, daudz priekšā. Likās, ka sen jau ir sen, bet izrādās nē. Labi. Turpinam. Aldis raksta, ka maza sijā meitenīte izaugusi par tādu palielu dejotāju, kas nedaudz ir par lielu tam aplim. Nauri?
Ja, tādā ziņā. Pītera Gabriela klipu idejas biju sacerējies redzēt kadrus Rundāls pilī, tas, ko tu minēji, kur notiek mīlas stāsti, galotnes tā nav, rožu dārzos, lai veicas puišiem. Trūba ir par mazu meitenei. Jā. Tāds ir nevis meitene pa lielu trubai. Truba pa mazu sanāca. bet tā sajūta tāda, ka visi ir mazliet iebiedēti. Lai ko pasaka, beigās saka, ne, tomēr puiši, kā saka, cepuri nost, vai ne? Jā. Jauni un tā, un te vēl, lai veicās. Jā. Jums visā priekšā, viss kārtībā. Vispār man rītīgi nepatika, bet, tā jau forši čaļi. Forši, ko? Lai veicas. Lai veicas. Teikšu godīgi, tāds vārds cilvēkam. Jau labi, jā.